Mhm. Mhm. Nu tā, kā jau es minēju, šodien mums būs prakse. Prakse pāri potenciālu atvēršanu un to apzināšanos. Tad, kad mēs zinām, kas mēs esam, ko mēs varam no sevis vispār ārā izdabūt, mums ir patiesībā ļoti daudz iespējas, uz ko fokusēties. Tā kā šajā projektā ir gan coachings, gan numeroloģija, tad mēs skatīsimies no abām šīm te pusēm. Mēs taisīsim tādu kā praktisko darbu vienkārši caur coachingu, un tāpat mēs arī pieslēgsim klāt drusciņi arī numeroloģiju, lai būtu vieglāk tā kā saprast, un es jums pastāstīšu tās sakarības, kā jūs varat sevi pētīt no numeroloģijas. Tāpēc, ka mūsu iekšējā dzimšanas datumā, mūsu matricā ir šausmīgi daudz skaitļu kombināciju. Un tas, ko mēs redzam tikai mūsu galvenajos ciparos, tas ir kā aizberga redzamā daļa. Patiesībā mēs tur varam ļoti daudz ko vēl dziļāk skatoties, uzzināt. Šajā projektā var paskatīties par konkrētām tēmām, konkrētas lietas tieši no numeroloģijas. Piemēram, kāds ir potenciāls. To var atrast jau iekšā šajā projektā. Tur ir konkrētas profesijas, lai nelauzītu galvu. Bet tik un tā, ja mēs skatāmies, pieņemsim, kā sievietes dzīve vispār iet pa visu to līniju, viņa vienmēr ir mainīga. Mēs esam ļoti radošas personības, un es no savas personiskās pieredzes varu pateikt to, ka es esmu nomainījusi ārkārtīgi daudz hobijus. Un kā parasti saka, tad, ja tu dzīvē vispār nekad negribi strādāt, tad nodarbojies tikai ar to, kas tev tiešām no sirds patīk. Un tie ir šie te hobiji. Līdz ar to mēs nekad nezinām, kad mēs sākam kaut kādu jaunu hobiju, kā tas patiesībā izvērtīsies. Liekas, nu, es pamēģināšu. Bet šeit tas, ko es šodien rādīšu, būs tā ļoti strukturēti. Būs ļoti interesanti arī izanalizēt, kā tas atsaucās tieši konkrēti uz jums. Un es nošērošu tālāk savu ekrānu un parādīšu cauri konkrētu sistēmu, kā tas viss nonāk līdz realizācijai, līdz potenciāli galvenajai realizācijai un kas tur pa ceļam ir. Viss Tagad man ir. ielādējās, ja? Mhm. Super. Jā. Vēl es gribēju pabrīdināt, lai par rokai būtu, ja pieņemsim, gribās pildīt praksi, tad par rokai vajadzēs paņemt papīru, pildspalvu, vajadzēs pierakstīt, konspektēt. Mēģināsim iekļauties stundā, bet tā kā es tā aptuveni sākumā domāju, nu, līdz pusotrai stundai maksimāli. Vairāk, nu, taču nē. Tagad mums ir 11:38. Mm, nu, līdz kādiem vieniem varbūt tā kaut kur. Mhm. Aptuveni, ja? Nu, tāds apmēram laiks, varbūt ātrāk pabeigsim. Tā, nu labi, tad pirmais solis vispār savā potenciālā. Tūlīt viņš ielādēs. Ir identitātes noteikšana. Tas nozīmē, ka pirmais, kas mums ir jāapzinās, kas mēs esam un par ko mēs esam. Tālāk ir, kādas ir manas galvenās 3, 4 vērtības, tāpēc, ka viņas caurstrāvo visu laiku, gan mūsu ikdienu, tas ir caurmērā pār visu. Un pēdējais ir ātrākais šorkats ir saprast pēc numeroloģijas, kas es esmu. Ja galīgi nesanāk ar pirmo uzdevumu, ko mēs šobrīd gatavojamies pildīt. Tas nozīmē, ka mums šobrīd vajag lapu, ierakstīt viducītī sevi, var rakstīt vārdu, var rakstīt vienkārši es. Es tūlīt uzzīmēšu arī, es rakstīšu es, viducītī, Mhm. un apkārt mēs rakstam visas tās lietas, kas šobrīd mums ir aktuālas. Piemēram, es stāstīšu, un tad var tālāk jau pildīt uzreiz praksē. Pirmais, piemēram, ar ko es sevi šobrīd asociēju, es mācos ķermeņa disciplīnu. Tātad man ir sports, treniņi,
un konkrēti kādi treniņi. Manā gadījumā tā ir svaru zāle, jo es strādāju uz reliefu. Un plus tās vēl arī ir pastaigas svaigā gaisā kā ikdienas sastāvdaļa. Pastāstīšu, kādēļ. Elīna, tu vari droši rakstīt, es redzu, ka tu raksti. Droši var rakstīt pēc domu plūduma. Es pastāstīšu, kāpēc šo te uzdevumu vajag uzrakstīt un kur viņu var pielietot. Piemēram, lai jūs saprastu vispār savas vērtības, jo no šejienes mēs izvilksim jūsu galvenās vērtības. Uh, Piemēram, jūs vēlaties saprast, ko jums vajag uzlabot vai ar ko gribās pastrādāt. Vai, pieņemsim, ļoti superīgs šis te uzdevums ir tad, ja jūs vēlaties sevi parādīt apkārtējiem. Tas nozīmē sevi translēt caur jebkura veida platformu sociālos tīklos, jo mūsdienās ir tā, ka parādīties platformās, sociālos tīklos, tas ir tas pats, kas agrāk sauc to par mājaslapu. Šeit ir daudz personiskāk, un personīgais brands tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi spēcīgs vispār instruments, ar ko vispār piesaistīt savu galveno mērķa auditoriju, sasniegt savus rezultātus, savas vēlmes un piesaistīt tieši tos cilvēkus, kas domā līdzīgi, kas vēlas iet jūsu virzienā. Un pēc tam no šī visa konteksta, izņemot ārā, kādas ir 3, 4 galvenās vērtības, jums būs skaidrs, ko tad ar to visu vispār iesākt. Jo ne visas vēlas būt aktīvas sociālos tīklos, ne visas vēlas, piemēram, sevi pasniegt kaut kur, bet viņām ir svarīgi apzināties, par ko viņas ir. Un tad, kad mēs zinām, kas mēs esam, mums nav vajadzības sevi salīdzināt ar kādu citu, pazūd tāda salīdzināšanās. Manuprāt, vienalga, lai kā būtu, ja cilvēks nerealizē savus talantus, viņš vienalga zemapziņas līmenī jūt, ka kaut kas līdz galam nav. Un vēl kas ir interesanti, tajā pašā numeroloģijā, kad mēs skatāmies skaitļus, cilvēks par sevi to zina, bet viņam tas tik dabiski iet, ka viņš to pat nenovērtē. Un tāpēc ir ļoti forši arī salikt šādas lietas par un ap sevi, paskatīties sevi caur dažādiem skatpunktiem, gan no coachinga puses, gan no numeroloģijas puses, jo bieži vien sanāk ieraudzīt kaut ko tādu, kas iedod jaunus kaut kādus insights par sevi. Un vispār, manuprāt, ir ļoti daudz sieviešu, kuras nenovērtē savu tādu potenciālu un kaut kur viņu glabā. Priekš kam, nezinu kam, bet jūt, ka vajag viņu atvērt. Un tad šie te uzdevumi ir sievietes potenciāla atvēršana pirmajā fāzē. Šeit atstāsim vēl kādas minūtes, 5, 7, lai izrakstītu līdz galam, lai šo praksi varētu līdz galam uztaisīt. Ja ir pēc tam vajadzīgs ierakstā, var uzlikt pauzi un to izdarīt, paņemt tik laiku, cik ir nepieciešams. Noteikti šeit arī iekļaujiet savus sezonas topčikus.
Piemēram, varbūt tieši vasarā jūs mīlat dzert apelsīnu sulu, varbūt tieši vasarā jūs mīlat dzert augsto maču, vai kaut kas tāds, kas jūs noteikti raksturo, nu, kas ir tāds jūsu sezonas trends. Tikpat labi, tās var būt kādas konkrētas smaržas vai vēl kaut kādas konkrētas nianses. Mēs skatāmies uz reālo laiku šeit un tagad. Vēl kas ir būtiski, šo te uzdevumu ir forši pildīt vienu reizi 3 mēnešos, jo ejot līdzi laikam, mēs patstāvīgi mainamies, un tas, kas mēs esam šodien, tas mēs vairs jau neesam pēc kāda laika. Mūsu vērtības mainās, mēs iegūstam milzumu daudz informācijas katru dienu no visām pusēm, un tās vērtības, viņas pa lielam vērtības kā cilvēkam mainās ne tik bieži, bet tas, kas es esmu, tas var mainīties bieži. Jo ir fokus uz dažādām lietām. Kā jau es pašā sākumā minēju, ka sievietei ir dažādi posmi, kas mainās. Pieņemsim, vienu brīdi mēs kļūstam par mamām, mēs neko nevaram izdarīt, mums vajag visu fokusu veltīt uz to, nu, kas es esmu jaunā māmiņa, piemēram, un viss pārējais aiziet otrā plānā. Tomēr vērtības, viņas jau nemainās, viņas jau paliek. Ir kaut kur pa kaut kādiem lielākiem gadu griezumiem, ka viņas samainās, jo pieņemsim, jaunībā mums tur baigi neinteresē, tur, nezinu, stabila ģimene, mums interesē kaut kas cits, karjeras izveidošana, piemēram. Šodien konkrēti es pastrādāšu ar Elīnu. Vajadzīgs arī ir tāds cilvēka skatpunkts, lai arī visiem pārējiem būtu rītīgi pamatīgs insights par to, kā tas viss jāpilda, kā tas viss atsaucās un kā to priekš sevis izmantot. Elīna, vai tu vari padalīties, kā tev iet ar šo praktisko uzdevumu? Iet plūsma, visi jā, rakstu. Tagad es atnācu pie, nu, kā viena no vērtībām ir kā garīgums, un tur Super, sevis tur izzināšana, harmonija, tur meditācijas praktizēšana, ā, perfekti. jā, tur sevis programmēšana. Tas ir viens, pēc tam es tur izrakstīju arī par vērtību, kur ir izaugsme, zinātkāra, jaunās zināšanas, grāmatu lasīšana, tur ir online kursi, marketinga zināšanas. Super. Tā es vēl arī izrakstīju arī par disciplīnu. Tur es izrakstīju par sportu, kaloriju skaitīšanu, produktu sarakstu veidošanu. Tas ir, kas šobrīd aktuāls. Tas, kas tev aktuāls, super, jā. Jā, jā. Tad arī vizuāla tēla veidošana, kur ir strādāt ar stilu. Tad vēl komunikācija, apkārtēja vide, jauno vietu pētīšana, tur tikšanās ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem. Nu, kā, Tīklošanās tādām. jā, nu, es tur vēl pa bišķiņām tur izrakstīju, kā
tur vasarā augsto late dzeršana, tur Jā. arī kur pie disciplīnas arī pastaigas svaigā gaisā pierakstīja klāt. Nu tā, Mhm. pagaidām tā. Labi. Tiem, kas nezina, tad Elīna, varbūt tu pastāsti par sevi, kā pareizāk. Jā, es nodarbojos online ar ekspertiem, kuriem ir savs online vai nu produkts, vai nu kurs, vai nu pakalpojums. Un es visu kopā, kas ir mārketings, kas ir stratēģija, palīdzu vai nu no nulles izveidot produktu, vai nu arī, ja jau ir jau online produkts, tad es palīdzu viņu attīstīt, lai būtu, nu, iet lielākā mērogā un, nu, strateģiski visu saplānot. Mhm, super. Jo no tā konteksta arī var saprast, kāpēc tev vajag tik daudz pie visa kā strādāt. Jo nereti sanāk tā, es tieši šorīt no rīta, kad gatavojos mūsu zūmam, es domāju, ak, Dievs, patiesībā, cik daudz prasa no sevis, tad, kad tu kļūsti arvien redzamāka. Tas nozīmē, ka Mhm. tev ir jāstrādā pie tā, kā tevi uztvers caur tavu vizuālo, gan kā tevi uztvers caur tavām vērtībām. Nu, tas, ko mēs šobrīd arī šeit arī apspriežam, Jā. un vienkārši šeit varēs tad saredzēt konkrētu to schēmu. Mhm, mhm. Jā, saki, cik apmēram tev vajadzīgs laiks, lai pabeigtu vēl, cik tev prasās minūtes? Man vēl nedaudz, es domāju, kādas 3, 4 minūtes. Super, tad ņemam 5 minūtes. Es tikmēr izstāstīšu no numeroloģijas viedokļa Mhm, paralēli, ko katrs cipars nozīmē. mhm. Tad, kad pabeigsim, kas es esmu, noteiksim savu identitāti, tur pierakstīt var visdažādākās lietas, ar ko sevi mēs šobrīd asociējam. No tieši šī te uzdevuma mēs izvilksim pēc tam 3, 4 galvenās vērtības un pārbaudīsim viņas, lai nav tāds aplinkus. Es tā domāju, teorētiski tā ir. Mēs noskaidrosim arī ar Elīnas palīdzību. Tieši vat iziesim cauri, piemēram, un sapratīsim, kādas ir galvenās vērtības. Arī uzdevums no coachinga šis te. Ja mēs skatāmies ar numeroloģiju, tad parasti, lai mēs saprastu vispār, kāds ir cilvēka potenciāls, skatās divus skaitļus. Pirmais, tas ir personība. Personība vēsta par to, kādi talanti ir apslēpti cilvēkā. Savukārt par realizāciju, ja mēs skatāmies, tad mēs skatāmies dzimšanas gadu, un tur mēs skatāmies, kāds skaitlis mums sanāk rezultātā. Sīkāk var izpētīt to tieši sievietes līdzsvarā konkrētajās sadaļās - nauda, finanses, potenciāls un realizācija, ja tajās divās sadaļās. Bet es pastāstīšu, kā es mīlu skatīties vispār, kad es uzzinu cilvēku ar skaitļus, es skatos kopumu. Piemēram, šeit ir trešais stāviņš numeroloģijā, ja, un identitātes noteikšana. Par ko vispār ir tās enerģijas? Tātad tās, kas ir dzimušas 1., 10., 19. un 28. Tās ir dzimušas līderes ar savu unikālu skatījumu, ar saviem ģeniāliem risinājumiem. Viņas ir principā tās, kuras var vest aiz sevi milzīgu komandu. Tomēr skaitlis 1, 10, 19 un 28 ietver sevī vēl citas nianses. Piemēram, tīrs vieninieks vairāk būs cilvēks, kas koncentrējās tikai uz sevi. Viņš ir līderis. Savukārt 10, tas jau būs netik ļoti koncentrēts uz sevi cilvēks. 10 ir pār ļoti tādu gaišu un pozitīvu cilvēku. Viennieks arī, tomēr viennieks jau būs tāds sausāks, uz sevi koncentrētāks. Ja? Un, pieņemsim, 19. būs ar ļoti tādu viedu un dziļu, tāpēc, ka 9. ir par
viedumu, par jau iekrātu pieredzi. Tā kā 9 ir pēdējais skaitlis, kas noslēdz visu skaitļu ciklu, tad viņš sevi ietver visus iepriekšējos. Un šeit jau nāk klāt tāda vispār pasaules uztvere, redzēšanas sīkumos, tāda ļoti, 9 vienmēr man asociējās ar ļoti dārgu un izsmalcinātu galvu. Savukārt 28. būs vairāk koncentrējies uz naudu, tāpēc, ka 8 ir par rezultātiem. Lūk, tāda atšķirība starp šiem skaitļiem. Tomēr enerģija ir viena. Cilvēks, līderis, kas var vēst aiz sevi veselu pūli ar cilvēkiem. Divnieks. Divnieks vispār ir ļoti intuitīvs un jūtīgs cilvēks. Divnieki ir ļoti labi psihologi, ļoti labi spēj uztvert citus cilvēkus, pat tad, kad viņi pat nesāk runāt. Viņi ļoti labi spēj atbalstīt, ļoti milzīgi empāti. Ja? Un šo skaitļu galvenā vērtība ir tāda, ka viņi nebūs tik ļoti izteikti līderi, viņiem negribēsies būt vienmēr visur pirmajiem kadrā. Viņiem ir savs dziļums, un viņiem sevi neprasās tā iznest uz āru. Tomēr ļoti, ļoti sirsnīgi cilvēki, un lielākoties viņi arī var būt uz skatuves. Tas, protams, ir forši, bet lielākoties viņi izvēlās vairāk individuāli strādāt. Ja, pieņemsim, vieninieks ir tas, kas pateiks, es jums parādīšu, kā vajag, re, kur man ir idejas, tad divnieks būs tas, es tevi atbalstīšu. Es būšu tev līdzās. Tas ir par to. Trīnieks, tie ir cilvēki, gan vīrieši, gan sievietes, kuriem ir sava harizma. Tie ir cilvēki, kuriem obligāti vajag būt skatuves gaismā. Viņi ļoti prot skaisti runāt. Un šeit arī jūs varat paskatīties uz sevi, ja jums ir dzimšanas datumā, pieņemsim, man ir 17. augusts, uz manīm ietekmējas gan 1. skaitlis, gan 7. skaitlis un gan 8. Mēs varam skatīties plašāk nedaudz. Numeroloģija, viņa ir tāda, viņu var skatīties virspusēji, strukturēti, konkrēti, bet var arī iziet plašumos. Un pieņemsim, trīnieks ir par to, ka cilvēkam ir jāparāda savi talanti un harizmu. Viņi redz visu perfekti sīkumos, visas detaļas. Viņi redz skaistumu ļoti labi. Tāpat viņiem arī ļoti laba runa ir. Četrnieki vispār ir par struktūru. Tas nav par to, ka viņi nav radoši, tomēr viņi ir ļoti strukturēti. Viņi var iedot milzīgu pamatu. Iemācīt, kā teikt, citus cilvēkus būvēt sevi soli pa solim. Piecinieki. Tā ir komunikācija, tā ir arī šie cilvēki, viņi arī prot vest aiz sevi milzīgus pūļus. Es pat teiktu, ka piecinieki tie ir tādi, viņiem ir jānodod savas zināšanas pārējiem. Viņi ir tādi tā kā sūklīši, viņi ļoti ātri uztver informāciju, pārstrādā un tālāk. Ja viņi to nedara, ja viņi nedalās ar to informāciju, ko viņi ir ieguvuši, viņi sastrēgst. Un tad viņiem ir pilna galva un hauss galvā. Tāpēc pieciniekiem ir visu laiku sevi jālaiž cauri, tā kā, ko saņēmu, to atdevu, ko saņēmu, to atdevu. Un pieņemsim, ja mēs runājam tieši par piecinieku identitāti, tad pieciniekam ļoti labi ir visas tās zināšanas, ko viņi iegūst. Piemēram, ja viņiem ir sievietēm posms, kur viņas kļūst par mammām, tad arī šīs zināšanas vajag translēt. Jebkuras, principā. 6. Sestā enerģija skaitās kā skaistuma enerģija. Un tas nozīmē, ka pirmām kārtām ļoti laba niša ir viss, kas ir skaists.
Tas var būt interjers, tas var būt skaistuma kopšana, tas var būt viss, kas ir par estētisko, par noformēšanu, vispār un ap šo. Ja šis skaitlis ir matricā, tad tas nozīmē, ka jūs saredzat skaistumu detaļās. Plus šie cilvēki zina to, kas ir mīlestība, bet bieži vien viņi nezina, kas ir robežas. Nu, tas tā vispārīgi runājot. Par septiņnieku runājot, tas ir par intuīciju, par dziļumu, arī par ezotēriku, tas ir par um, septiņnieki. Viņi parasti ir tādi, kas var ļoti palīdzēt citiem ar savu enerģiju. Tāpat arī skatoties sīkāk, 7, 16 un 25 tie ir atkal pilnīgi dažādi cilvēki, bet kopsumā, ja mēs skatāmies, tad tas ir par dziļumu, izpratni un par saikni ar kaut ko plašāku. Tālāk, 8. Tas ir par ambīcijām, tas ir par realizāciju. Un 9. Tas ir par viedumu, un deviņnieki, viņi ir tādi vairāk cilvēki paši par sevi. Viņi ir vairāk pašpietiekami cilvēki. Tomēr viņu galvenais uzdevums ir dalīties ar tām visām zināšanām, ko viņi uzkrāja. Jo tas, kādu apjomu ar informāciju viņi sevi ietver, tas ir kaut kas neaptverams. Tāpēc šeit arī ļoti svarīgi ir, ka deviņnieki sevi parāda. Nu tā, Elīna, pastāst, kā tev ar uzdevumu? Pabeidzi? Jā, Super. pabeidzu. Nu, es tā domāju, ka kas tagad ienāca prātā, nu, ir. Ir. Jā. Mhm. Super. Ko vēl tu pievienoji pie uzdevuma? Tā, kas man ir šobrīd, ir arī mājās interjera kā veidošana, pie kā es šobrīd strādāju, arī mājās. Tad es arī pierakstīju klāt par, kur ir disciplīna un tas. Arī, ka tagad vasarā es vairāk tur dzeru ūdeni. Jā, Mhm. tā, kā ko es te vēl pierakstīju klāt. Ām, Ideju pārvēršana saturā vai projektos, ām, tīklu paplašināšana un sadarbības iespēju radīšana. Mm, Tad es vēl izrakstīju klāt uztura optimizēšana, ām, jauno izzināšana. Un tā man ir ļoti tā haotiski. Es Super. visu izrakstīju klāt. Viss kārtībā. Mēs tūlīt pāriesim pie nākošā etapa. Tas būs Jā. otrais uzdevums. Un no šejienes ir jāizvelk savas tās vērtības. Vēl pirms mēs ejam nākošajā uzdevumā, paskaties uz to, ko tu esi uzrakstījusi. Tas ir viss tas, ko tu vari translēt savā blogā, vari Mhm. dalīties gan ar savu personisko pieredzi. Tev tur ļoti interesantas daudzas lietas. Tur ir gan ķermeņa kopšana, gan mājokļa uzlabošana, gan personiskā izaugsme. Jā? Nu, tā kā daudz tādi tiešām sektori, kas varētu interesēt principā jebkuram cilvēkam. Un Mhm. būtu interesanti paskatīties, kā notiek izmaiņas un kāda ir tieši tava konkrētā pieredze. Tālāk. Ja mēs veidojam tur, piemēram, tur storijus vai vēl kaut ko, tad forši ir tas, ka caur storijiem mēs nododam vai nu pieņemsim arī
varbūt mēs satiekoties ar konkrētu cilvēku viens pret viens restorānā, mēs arī, ko mēs izvēlēsimies vasarā, kādu dzērienu mēs izvēlēsimies vasarā, jā. Un tas Jā. būs arī tas, kas patiesībā translē daļu no tavas personības, no tā, kas esi tu. Un pieņemsim, tad, kad tu paskaties, ko tu šeit uzraksti, tad tāpat arī online, tāpat arī klātienē. Un, jebkur, kur tu sevi parādi, tur tu sevi translē cauri visām šīm lietiņām un īpašībām un tā tālāk. Un, piemēram, tas, ko es gribēju pateikt, ka, piemēram, storijos, tad, kad tu kaut ko stāsti vai runā, tad tev varbūt asociācija ar tevi kaut kādas tādas konkrētās lietas. Vai nu kaut kāda, pieņemsim, sudraba trauki tie var būt, vai nu tas var būt kaut kāds aksesuārs, kas ļoti labi parāda to, kas tu esi šobrīd. Es zinu, ka izmanto daudz un dažādus priekšmetus, lietas, kas veido asociācijas. Tāpat pieņemsim arī lielajām kompānijām, kurām vajag veidot savu personīgo brendu. Viņi izvēlās nu, tur no, tā kā lai pasaka, daudzslāņaina torte, ja, no kā viņa vispār Mhm. saveidojās. Un tomēr, lai kāds būtu arī vizuālais, man visu laiku galvā nāk prāt Apple, Apple, ja, nu, kad, Jā. pieņemsim, datoriem liekas tā kā kāds sakars, jā, bet, nu, viņu galvenais identitātes, kā lai pasaka, simbols ir abols. Un katram, un Jā. katrai no mums tas var būt pilnīgi savs. Varbūt tā ir, es nezinu, tagad ļoti trendīgi ir mača, ja? Bet tas tik ļoti Mm. beigās integrējās un asociējās tieši ar to personu, tad, kad jautā, ar ko tev asociējās Elīna, tad, pieņemsim, es uzreiz varu pateikt, o, tā ir tā meitene, kurai ir tas un tas un tas. Un ar vienu citu to nevar Mhm. sajaukt. Tā. Tāpēc tā arī ir daļa no identitātes, un arī ir svarīgi to parādīt. Tālāk pārējiem uz otro uzdevumu. Tātad, kādas ir trīs, četras galvenās vērtības? Ja tu paskaties uz visu to, ko tu uzrakstīji, tad kas ir tas, kas tev ir šobrīd visaktuālākais? Lai nebūtu pārāk ilgi, tad es tev piedāvāju izvēlēties divas vai trīs galvenās vērtības. Mhm. Nu, es domāju, ka garīgums un pašizziņa būtu, kur ir sevis izpētīšana, iekšējās pasaules tur harmonija, tur izaugsmas prakses, tas. Pēc tam, Tā. mhm. Ok, labi. Es uzreiz noprecizēšu, Jā. kāpēc tev tas ir vajadzīgs. Nu, jo man ļoti vispār interesē šī tēma vat par mindsetu, par garīgumu, par pašizziņu, vispār pētīt no dažādiem aspektiem, nu, vairāk iet uz iekš sevi, nu, pētīt, kas ir iekš, nu, vat, manī, lai vairāk arī izzinātu sevi, lai atrastu to harmoniju, to, kā pateikt, plūsmu iekš sevi. Tas man ir svarīgi, jo es arī jūtos daudz labāk, kad, piemēram, es strādāju ar iekšējo sevi, kā tur meditēju, piemēram, daru kaut kādas prakses priekš sevis. Nu, bet tas ir Mhm. mans nu, ļoti, ļoti svarīgi, kas ir no tā visa fiziska, kas ir apkārt, pabūt, veltīt laiku vat tieši sev, vat garīgumam. Ok. Un ko tev tas dos, kad tu sevi praktizēsi un izzināsi dziļāk? Nu, pirmkārt, es jūtīšos mierīgāka, um, kā pateikt, man liekas, es izzināšu vairāk savu potenciālu, kas man slēpjas tieši iekšā.
Un nu, varēšu atrast atbildes uz jautājumiem tieši sevi iekšā, ka man būs tāda labāka saruna ar sevi. Nu, vot tieši. Un varēšu arī izzināt, ko es tieši, piemēram, gribu, nevis no apkārtējas nu, iedvesmu, kas nāk, visu to atmest un tieši vot, pareizās atbildes sevī atrast iekšā. Ok, ko tev tas dos, ka tu atradīsi pareizās atbildes sevī iekšā? Es sākšu, nu, kad es atradīšu atbildes uz jautājumiem par to pašu potenciālu, jā, tur pašrealizāciju. Tad es tiešām zināšu, jo es domāju, kas iekšā sēž tie soļi, kas man ir jādara. Ot, nu, jo es domāju, ka mēs nu, visi slēpjas iekš mums un Mhm. izvilkt tās visas atbildes. Un kā parādīsies tas ceļš, es varētu to pasaulē dot, to informāciju, kas sēž man iekšā. Un kādi būs Super, tie pareizie ceļi, nu, kā to labāk izdarīt. super. Kāpēc es tik daudz jautāju jautājumus? Tāpēc, ka viss, ko mēs darām, ir kaut kāds iemesls. Kāpēc mēs to vēlamies? Tāpēc, ka tam ir kaut kāds iemesls. Un jebkurā variantā, kad mēs gribam kaut kādu konkrētu lietu, mēs jautājam, ko man tas dos, priekš kam man to vajag. Un tad mēs Mhm. aizrokamies līdz patiesajām vērtībām un saprotam, ko mums tas vispār globāli dos. Un pasties, kā tu atvēri milzīgu vērtību, jā, ka tu jau gribi atvērt savu potenciālu un tu vari palīdzēt citiem cilvēkiem. Jā, Ka tas, ka tu šobrīd meditē, ka tu šobrīd ieguldi sevi praksēs un strādā ar sevi, ka tas tevi novadīs līdz kaut kam lielākam, līdz kaut kam tādam, mhm. ka tu vari jau būt šajā te sistēmā, pasaules eksistencē kā tādā Jā, un uzlabot šo pasauli, būt par labāku. Un tas jau ir ļoti globāls mērķis ar milzīgu vērtību. jā, jā, piekrītu. Super, Kad ir super. pareizie jautājumi, tad uzreiz nāk arī atbildes. Jā, jā. Uz to. Saki, lūdzu, kas ir vēl tava otrā vērtība? Tā, es domāju, ka var paņemt izaugsmi. Tas ir jauno zināšanu apguve, ekspertu un iedvesmojošo cilvēku meklēšana, mācīšanās no dažādiem avotiem. Nu, es tur pierakstīju, kur kursi, Mhm. literatūra, nu jā, un jauno rīku izzināšana. Mhm. Tad es tev jautāšu, ko tev tas dos? Nu, pirmkārt, es saņemšu jaunu informāciju, kuru es varu izmantot savā darbā, savos projektos, palaist to visu informāciju caur savām zināšanām, nu, caur savu pieredzi, lai dabūtu to unikālu pieeju. Jā, un caur citu cilvēku jau pieredzi, jā, dabūt vat tās zināšanas jaunas. Vat. Super, super. Un, nu, un, Es, protams, un, protams, ir tik daudz informācijas, tur literatūras kursi, ka tur var viss iet uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu, vienmēr attīstās. Un tas man dos būt, kā teikt, ne trendā, bet iet arī uz priekšu. Vienkārši sekot līdzi, kā mainās industrija un jau tā tālāk. mhm, mhm. Tad šis ir principā arī tais tā klausos, viņš ir pakārtots tavai pirmajai vērtībai. Nu, jā. Garīgums tas ir, jā, garīgums un jaunā zināšanas, jā, garīgums tas ir vairāk iekšā priekš sevis Jā, izzināšanas, jā, priekš sevis. izaugsme.
Vot tas ir vairāk nu, jā, jomas zināšanas, izzināšana, tur arī informācijas pētīšana, kā saņemt. Nu, jo, kā teikt, mūsu universe ir tik daudz informācijas, un viņa no visām pusēm var viņu ņemt no cilvēkiem, no grāmatām, es nezinu, no kursiem, no visu to informāciju vākt priekš sevis. Mhm, mhm. Super. Un kas būs tavs trešais? Tā, trešais. Mhm. Trešā vērtība. Galvenā vērtība, kas tev šobrīd ir. Nu, es domāju, ka di disciplīna tas ir arī vērtība. Jo es gribu Okay. izvēlēties, es tagad vienkārši domāju. Jā, 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 droši, droši, droši. Jo es domāju, man ir, nu, kā vērtība savu profesionāla pašizpausme. Tas ir darbs ar vizuālo tēlu, ideju pārvēršana saturā. Mm, Tas, ka palika vēl disciplīna, nu, kā disciplīna, tas ir kur laika plānošana, regulārais sports, uztura tur pētīšana. Um, un vēl man ir komunikācija un sadarbība. Un es domāju, Mhm. vienkārši to izvēlēties no. Nu, vot skaties, Eiko, to, ko tu jau iepriekš minēji. Pirmais bija potenciāla atvēršana priekš sevis. Jā, Ja? Otrais bija tas, kas tev dod konkrētus soļus jau ar citiem kopā. Tas nozīmē, ka jaunas zināšanu iegūšanas, jā, tur jau komunikācija ar klientiem, praktizēšana un viss tas, ko tu jau minēji tur. Manuprāt, to, ko tu minēji tikko, jau arī ieiet pirmajā un otrajā vērtībā. Kā tev pašai šķiet? nu, jā, jā, piemēram, kā komunikācija un sadarbība viņa iet otrajā. Jā, Jā. man liekas, ka disciplīna tas varētu būt pie pirmā, kur ir sevis Mhm. izpētīšana, tas, kur ir gan sports, gan fiziskā forma. Un profesionāla pašizpausme, tas arī ir laikam pie nu, viņi saskan, protams, kas ir sevis pētīšana un, Ok. Vienīgais, ko es par to pirmo domāju, es tā sapratu, ka tās ir vairāk tā kā mentālajā plānā lietas. Un otrais ir kā prakse. Un tad tā kā tu minēji, ka tev ir ēdiens un viss tas pārējais, varbūt tu gribi to ielikt vēl kādā citā vērtībā, kā pieņemsim ķermenis. jā, ķermenis. Tas, Jā, tad, nu, tas tāds. jā. Mhm. Ok, un tad pastāsti man to vērtību priekš ķermeņa. Kas tā vērtība tev šobrīd ir? Nu, tā ir pašsajūta. Tas ir arī par mani tieši, nevis par apkārtēju, kā es jūtos savā ķermenī, jā, ko es Jā, lieku iekšā savā ķermenī, ne tikai, bet arī, protams, kā izskatās, bet arī kā es iekšēji nu, jūtos. Jo, piemēram, tas viss ēdiens, sports, kas man dod enerģiju, ēdiens dod enerģiju. Un, es vispār jūtos labi savā ķermenī, un tas ir arī pašpārliecinātākai būt, jo tas super. arī man dod, nu, ķermenis. Mhm, mhm. Nu jā, un ja mēs skatāmies, tad pa lielam tās vērtības vienu otru arī pastiprina. Nu tā, viņas tomēr ir saistītas vienmēr. Mhm. Nu, jā, tā arī ir. Tā ir. Tad sanāk, jā, ka ir ķermenis, garīgums un Mhm. kā izaugsme.
ķermenis, garīgums un izaugsme. Un pieņemsim pēc tam tā, kā atstāt ķirsīti uz kūkas, tu vari izdomāt vēl ceturto lietu, tāpēc es vienkārši, lai ātrāk mums iet, izpildīt visus posmus un Jā, iziet cauri visiem topikiem, tad es tev palūdzu tur divus, trīs, jā, nu, jā. mēs izspiedām trešo, bet ceturtais, pieņemsim, bieži vien var būt ģimene vai mājokļa iekārtošana vai kaut kas no Jā. tās sērijas, pieņemsim, jā, nu tas tāds standarts tā kā. Un tālāk, pieņemsim, arī var katru no tām lietām, ko sanāca ierakstīt pirmajā uzdevumā, var savilkt paralēlis pie tām vērtībām, ot, kur tas aiziet, pie kā tas Mhm. noved. Un ja jūs nezināt skaidri līdz galam atbildi, ka tā ir tā vērtība, jūs vienmēr mēģināt līdz pašam galam izspiest, un kam man tas vajadzīgs, un ko man tas dos, un ko man tas dos, līdz kamēr jūs jau tādu cilpu sākat mest, viss, tad jūs jau esat noenkurojuši savu vērtību. Mhm. Nu tā, nu feini. Um, Vēl kas ir par otro uzdevumu. Šis arī ir tas globālais, ko arī tā tad vajag translēt savā brendā. Nu, loģiski, jā, kā dalīties ar šīm visām lietām, lai nav tā, ka iekšā ir, bet ārā nenāk, Mhm. jo šeit runa ir par potenciālu atvēršanu. Otrais punkts. Mēs runāsim par imidžu, tāpēc ka imidž ir neatņemama sastāvdaļa, un imidž ir tas, ko es minēju iepriekš, kā piemēram Apple ir, nu, ja mēs ņemam viņu kā piemēru, tad galvenais logo ir ābols, tad mēs uzreiz jau varam savilkt paralēlus, ar ko mums vispār šis brands tā kā asociējās. Un tāpat Mhm. mēs varam imidžu asociēt ar kaut kādu personību. Un Mhm. globāli pirmais, ko mēs novērtējam, ir ārējais izskats. Šeit es apakšā saliku divus punktus, gan ķermeni, gan enerģiju. Tāpēc, ka, ja mēs runājam par personību, tad citreiz ir tā, ka ir ļoti spēcīgi attīstīts vizuālais, tas ir par ķermeni, bet nav enerģijas tās, nenāk viņa laukā, kaut kādi posmi trūkst. Vai arī, pieņemsim, nav attīstīts vizuālais, bet enerģija tā spridzina, ka ņēma harizmu pa pilnu programmu. Tāpēc es sadalīju gan ķermeni, gan enerģiju. Un sāksim ar ķermeni. Kas šeit ietilpst? Tātad, ja mēs skatāmies, kā mēs sevi pasniedzam vispār kā personību, tad tas ir konkrēts apģērba stils. Tas, ko Elīna tu minēji Jā. pirms tam, kad tu izpētīji tieši sadaļu par stilu, un tu konstatēji, ka tevī dominē no numeroloģijas puses piektā enerģija, kas patiesībā nav tavs īsti skaitlis, un ka tu vēlētos sevi tomēr translēt caur astoto enerģiju. Bet tāpat, tā kā tev ir dzimšanas diena 17. augustā, tāpat kā man, tad tev apakšā ir trīs stili. Mm. Tu vari sevi translēt caur Koko Chanel stilu, tu vari sevi Mhm. translēt caur košumu, caur septītās enerģijas stilu. Tas ir par tādu wow efektu. Un tikpat labi tas var būt arī ādas stils, septītā enerģija, tieši ādas materiāli, čūskādas, matētās, lakādas, visādu iznes vislabāk kā neviens cits, kā neviena cita principā. Un tāpat arī visi printi, čūskādas, leopardi un visi šie te Mm. eksotiskie septiņnieks vienkārši iznes perfekti. Un astotais atkal ir par divu, par ekstravaganto stilu, par tādu izsmalcinātību. Un arī šeit var paspēlēties, izcelt dažbrīd vairāk vienu, otru vai trešo. Un, protams, ja mēs runājam par imidžu, tad kas vispār kopumā ir imidžs? Tas ir koptēls.
Tas ir ne tikai par stilu, tas ir par visu pārējo to, kā mēs viņu iznesam. Pieņemsim, image makers. Tas ir speciālists, profesionālis, kas var sagatavot cilvēku vai nu konkrētam pasākumam, ja viņam ir jāpielāgo loma. Piemēram, ja ir kaut kāds, nu, ņemsim pēc tava piemēra, tā kā, pieņemsim, tu vēlies palīdzēt cilvēkiem attīstīt online viņu produktus, tas nozīmē, ka tu varētu vadīt kaut kādu konkrētu konferenci un tu varētu piesaistīt sev image makeri, kas tev varētu palīdzēt ar visām niansēm, detaļām, ar stāju, ar runu, ar enerģiju, kādu tev vajadzētu translēt, ar apģērbu, kas tev palīdzēs vairāk atvērt uzreiz jau tādu koptēlu. Un tas ir viss šis te image. Mhm. Tāpat, piemēram, apģērbu mēs varam veidot paši savu stilu, pašas savās, kā teikt, pašattīstības ceļā, iegūstot, kā teikt, iedvesmu no Pinterestā, no Vogue žurnāliem, no Instagramā un visa kā pārējā, bet tāpat mēs varam arī paskatīties pēc numeroloģijas, aiziet pie stilista un tā tālāk. Iespējas ir ļoti daudz. Un tāpat kā mēs runājām tikko par to, ka dzēriens var būt tas, kas arī nes kaut kādu daļu no tava imidža, tad šeit imidžam ļoti būtiski ir gan vide, kurā mēs atrodamies. Piemēram, konkrēti tas var būt interjers, tas var būt arī pilsētas līmenī, kas translē to enerģiju. Ja? Jo, pieņemsim, var pateikt, vot, re, kur ir, pieņemsim, sieviete no, nezinu, tur Ņujorkas, ja? Tā jau būs uzreiz jau asociācija. Milzīgā pilsēta, tas un tas un tas, un ko tu tur translēts ar to visu, ja? Bet var arī pateikt vienkārši, pieņemsim, šī sieviete ir no konkrētas kompānijas un atkal ir konkrēta asociācija, ko tu vari par to pavēstīt. Tāpēc vidi var izmantot arī kā daļu no imidža. Tikpat labi tas var būt vienkārši interjers, kādā stilā mēs sevi translējam, vai nu blogā, vai vienalga kur. Vai nu, pieņemsim, mēs izvēlamies komunikāciju ar klientu, un mēs satiekamies, pieņemsim, dažādās interesantās vietās. Jā, varbūt nestandarta vietas, un tā ir daļa no imidža. Varbūt, pieņemsim, ir tādi cilvēki, kuri satiekās ne ofisā, bet alternatīvās vidēs. Vai nu, pieņemsim, tas ir kaut kāds konkrēts kabinets vai salons vai vēl kaut kas, kas arī ir daļa no imidža. Cilvēks ierodoties pie cilvēka, kurš veido imidžu, viņam uzreiz jau ir konkrēts priekšstats, un tas strādā arī ļoti, ļoti spēcīgi. Nu tā, vēl viena neatņemama sastāvdaļa ir ne tikai apģērbs, stils, krāsas un aksesuāri, tas ir make-ups, tas ir kopts izskats, jo ne visām patīk krāsoties, bet tai pašā laikā viņai patīk kopt savu ķermeni. Un tas arī ir būtiski. Tāpat arī var būt kāda konkrēta frizūra, kas vai kaut kādas konkrētas frizūras, kuras vienmēr asociējās ar konkrēto cilvēku. Tāpat arī par make-upu runājot, var paskatīties savu numeroloģiju, kāds stils piestāvēs katrai. Es varbūt nestāstīšu tagad detalizēti, bet to var paskatīties tā pavisam dziļi. Elīna, to es arī manā stilatajā Jā. projektā. Tur es esmu pievienojusi gan kapsulu garderobī, katram skaitlim, katrai skaitļa enerģijai, un arī es iedziļinājos tieši kāds make-ups un kāds matu sakārtojums iznesīs tā cilvēka enerģiju.
pastāstīšu pavisam īsi un konkrēti. Piemēram, cilvēks struktūra, viņam piestāvēs vairāk kaut kas klasisks, un, protams, ka šeit vajadzēs matu sakārtojumus, kas veido formu kaut kādu konkrētu vai kaut kādu, nu, pieņemsim, gludums, vai, nu, pieņemsim, nu, kaut kāda struktūra konkrēta. Savukārt cilvēki, kas ir vairāk plūstoši, maigāki, viņiem vairāk piestāvēs kaut kas gaisīgs, kaut kas bez formas, ja? Un, nu, tādā sakarā. Līdz ar to arī ļoti interesants veids, kā sevi izzināt, kā sevi noformēt. Un, jā, tas ir iespējams arī caur numeroloģiju. Es tieši piemeklēju pati no savas prizmas, tā kā man ir ļoti daudz gadus bijusi pieredze permanentajā make-upā un arī vizāžā, un agrāk es zīmēju arī body artus senā pagātnē. Sāku es kā stilists, tad es ļoti ilgi esmu bijusi visos šajos procesos, un tad, kad es sāku nodarboties ar numeroloģiju, tad man likās, jā, bet var taču caur enerģiju piemeklēt formas un tekstūras, un visu to var perfekti vienkārši nolasīt. Bet, ja pieņemsim, nav sapratnes par to, kā veidot make-upu, tad mēs varam griezties, protams, pie kaut kāda konkrēta speciālista, kas mums palīdzēs atrast gan produktus, ieteiks kādus veikalā nopirkt, lai uztaisītu 5 minūšu make-upu, kas ikdienā mums ir nepieciešams, lai mēs varētu pilnveidot savu vizuālo tēlu. Tāpat tie var būt arī kaut kādi konkrēti kursi, kas palīdz arī labāk izprast pašai, kā iet laikam līdzi, kā ieviest savā make-upā kaut kādus aktuālos trendus un tā tālāk. Tādu bāzīti, bet tas priekš tām, kurām tiešām patīk krāsoties. Ja nepatīk krāsoties, ja vajag gatavoties pasākumiem, veidot savu imidžu vai tēlu, protams, var apmeklēt arī speciālistus. Un šeit ir galvenais saprast to, kas tik tiešām rezonē, jo, kā jau es iepriekš minēju, nu, sieviete pilnīgi bez make-upa, ja, kā tagad Pamelai Andersonai bija ilgu laiku tas, kad no make-up uz sarkanā paklāja. Ir tādas dažas slavenības, kuras izdomā, viss, es noņemšu make-up, bet tik un tā, laikam ejot, viņas atgriežas pie make-up. Nu, lai kā tas būtu, es nezinu, neviena sieviete, kur ir uztaisījusi pārtraukumu make-upā, kur nav atgriezusies pie skaistiem make-upiem, lai sevi parādītu citā tēlā, citā imidžā. Tāpēc, ka tas ir tāpat kā spēle, tas ir sevi iznest, tā ir nodarbošanās ar sevi, paskatīties uz sevi no citas prizmas. Un tas nav akmenī kalns. Tas ir vienkārši interesants piedzīvojums un ceļojums. Otrā daļa tātad ir enerģija, pāriem tālāk. Pie enerģijas es sadalīju 3 galvenajos punktos. Tā ir ķermeņa valoda, tā ir balss un runas maniera, un tas arī ir emocionālais iespējas uz citiem cilvēkiem. Jo imidžs, pieņemsim, tērps bez manierēm, bez sava, tā te ir, nu, kā teikt, bez visa tā, ko es tikko nosaucu, ir vienkārši tikai vizuālais. Tas nav pilns imidžs, tā nav pilna paka. Un mūsdienās arī, pieņemsim, viss tik ļoti iet uz priekšu, un ir par maz tikai, lai būtu vizuālais vai tikai enerģija. Nu, ok, es teikšu tā, ja sieviete strādā ar savu iekšējo pasauli, viņa var daudz vairāk nekā tās sievietes, kuras strādā tikai uz fasādi, teiksim tā, jo ticība sev ir kaut kas nesagraujams. Un tas ir tas, kas, nu, iekšējais fons, viņš tomēr ir spēcīgāks. Jā, es neko nesaku, ir tiešām sievietes, kuras ir skaistas, un viņas arī var panākt, bet, diemžēl, mūsdienās tur jau ir 2 vienā, gan enerģija, gan vizuālais. Tātad, pie enerģijas ir ķermeņa valoda.
Tā ir stāja, tie ir žesti, tas ir kustību plūdums, tas ir acu kontakts un smaids. Un, piemēram, tā kā mēs pašā sākumā runājām par potenciālu atvēršanu, pirmajā punktā mēs runājām par skaitļa enerģiju, ko katra enerģija no sevis izstaro. Un pieņemsim, pirmai skaitļa enerģijai stāja būs tāda. Otrais skaitļa enerģijai jau būs tāds, es tevi klausos, jā, es esmu šeit, jā, jā, uzmanīgi klausīšanās. Un katrai šajai te enerģijai būs savs, ko konkrēti var translēt. Un šeit arī ir tā, ka, ja mēs tā, tagad nofokusējamies uz to un padomājam, tad pieņemsim Elīnu 17. augusts, 1, 7 un 8. Uz tavu piemēru. Tu translē savu nostāju, savu misiju, savas inovatīvās idejas, bet tajā pašā laikā tev ir svarīgi, lai tas viss aiziet līdz tavam klientam, lai tas viss kopsumā dod lielo globālo jēgu. Tas ir tas, Mhm. par ko tu runāji iepriekš. Un, ja es skatos no numeroloģijas viedokļa, man to ir ļoti ātri salikt kopā. Bet astoņnieks ir par ambīcijām. Tev arī ir svarīgi sevi realizēt, parādīt pasaulē. Un te ir tas viss vērtību kopums. Tas, ko patiesībā tu arī šeit pastāstīji iepriekš. 1, 7 un kopā ir 8. Mhm. Super. Tālāk. Mhm. Jā, jā, Es gribēju lūdzu. pajautāt, tad sanāk pie imidža, nu, vislabāk ir izrakstīt sev, piemēram, kā es redzu, nu, kā es redzu tur savu tur frizūru, make-upu, apģērbu, ķermeņa valodu. Nu, to tā pa punktiem vislabāk ir izrakstīt un pierakstīt klāt. Jā. Jā, zini, kā es tev ieteiktu? Mhm. Paskaties tos piemērus, kas mums ir pēc numeroloģijas, piemēram. Jā. Tu Mhm. minēji, ka tu vēlies vairāk translēt astoto enerģiju. Jā. Izraksti, kas tieši ir tas, ko tu gribi translēt. Vai nu tie ir kaut kādi konkrēti aksesuāri, vai tie ir konkrēti materiāli, fasoni, Mhm. frizūras, make-upi, manikīrs, kas tur ietilpst. Un tad tu vari izrakstīt, kas tev jau ir, Mhm. ko tev jau vēl jāpieliek, un tad tu sapratīsi, ar ko tu vari pati jau tikt galā, un kur tev Mhm. vajadzīga palīdzība, cik tev tas Mhm. prasīs enerģiju, resursu, laiku un tā tālāk, lai to realizētu. Mhm. Mhm. Un pie enerģijas arī, nu, tāpat tur kādu tur es gribētu balstoni, tur Jā, emocionālu iespaidu uz cilvēkiem. Nu, to visu jā, arī var sarakstīt. Mhm. jā. Redzi, te atkal tu vari aiziet uz pirmo punktu un paskatīties, kādu enerģiju translē tieši tavs dzimšanas datums. Mhm. Pirmais, tas ir, tu vienmēr zini savus mērķus, un tu viņus arī translē. Skaidri pasaki, kas tu esi. Mhm. Tas ir pirmais. Otrais, septiņnieks. Tas translē globālo vispār jēgu, kāpēc tu to dari. Mhm. Un astoņnieks tas ir par ambīcijām, par pašrealizēšanos. Tas ir tas, ka tu parādi rezultātus. Kā variants. Mhm. Mhm. Sapratu. Jo tas būs vairāk par, mēs varam grozīties, kā mēs gribam, bet tas, kas ierakstīts ir mūsu dzimšanas datumā, tur nav jāiet ne pa labi, ne pa kreisi. Tas ir konkrēts shortcuts. Un tāpēc Mhm. ļoti viegli ir paskatīties konkrēti. Pirmā enerģija, tā enerģija, ja ir pieņemsim tīrs astoņnieks, es teiktu ambīcijas, rezultāti. Tas ir tas, konkrēti, ko translēt. Tā kā tev ir 1 un 7 un kopumā 8, tad tās Mhm. patiesībā ir 3 tādas sfēras, uz ko visu laiku vajadzētu likt to fokusu, tad, kad tu runā par savu enerģiju. Mhm. Mhm. Paldies. Mhm. Ierakstīt. Mhm. No super. Tālāk ir tātad balss un runas maniera. Piemēram, tu esi izvēlējusies, ka tu translēsi tātad astoto enerģiju. Uh, Paskaties, kas tev asociējās ar ekstravagantām sievietēm. Paskaties filmas,
kur ir šīs sievietes, un tev būs dzīves piemērs, kā viņas staigā, kā viņas runā, kur viņas ietur pauzi, kādā dinamikā un viss tas. Nav obligāti tas, ka tu jāņem ir kurs par runas mākslu vai vēl kaut kā. Mēs visu pa bišķiņam saliekam priekš sevīm savā tempā. Un Mhm. tad, ja tu jutīsi, ka tev ir vajadzīgs pēc tam, nu, tu tā kā novēro, paskaties tā, jo mums katram ir savi iedvesmas avoti, un tas ir tikai normāli, jo, pieņemsim, arī, kad runa iet par salīdzināšanu, un kad sāka, pieņemsim, salīdziniet sevi ar sevis iepriekšējo versiju un nesalīdziniet sevi ar citām. Tas ir ļoti pareizi. Uztverei jābūt ir tādai, ka mums vienalga cilvēciskais faktors būs sevi salīdzināt ar citām, bet mēs to skatāmies caur prizmu iedvesmoties. Tad, kad mēs sevi nesalīdzinām, bet iedvesmojamies, tad tā ir pavisam cita enerģija. Mums nav konkurences enerģijas, mums ir iedvesmas enerģija. Jā, es atļauju tam ienākt. Jā, es atļauju, ka man ir tieši tā, kā es redzu šajā piemērā. Es atļauju sev to uzmērīt un paskatīties, kā man ir šādi. Tā, man liekas, no Tāpēc, Lauras jautājums bija čatā. ok, tā, paskatīsimies. Man nedaudz kompis. Vai tu vari padalīties, kuras sievietes tevi iedvesmo? Mhm. Jā, nu, protams, ka man ļoti iedvesmo Marilyn Monroe, lai arī cik ļoti viņai ir traģisks dzīves stāsts, nu, bet tas ir tāds simbols. Kāpēc? Tāpēc, ka tā kā man arī ir dzimšanas datums 17. augusts, tā kā Elīnai, tad man ir būtiski vispār tas globālais, priekš kam tas vispār vajadzīgs. Un Marilynai Monroe vienmēr bija tas, ka viņa ļoti daudz pievienojās tur, kur ir kaut kādas globālās vērtības. Ja izskata vispār viņas to biogrāfiju, tad viņa iesaistījās ļoti daudz kur patiesībā. Neskatoties uz to, kāda viņai bija tur bērnības pieredze un tā tālāk, bet tas ir par nezudošām vērtībām. Un mani burtiski apbur tas, cik viņa izveidoja savu spēcīgo brendu, ka tas pēc viņas vispār jau nebūšanas šajā pasaulē turpina joprojām griezt miljonus palielam. Uh, par viņu taisa, es nezinu, nu, jebko. Tas ir vienkārši cilvēks ikona, un tā laikam ir mana viena no tādām spēcīgākajām, kas man iedvesmo, tas, ka viņa, kā arī tagad skatījos filmu kinoteātrī Kailais ierocis. Tā ir filma, viņa ir, es to pamēģināšu noraksturot, tā ir komēdija. Viņā nav pilnīgi nekādu likumsakarību, viņa ir smieklīga, un tur piedalījās Pamela Andersone. Un es uzreiz pamanīju, no kurienes nāk šīs te filmas tēla manieres un Marilyn Monroe. Es redzu, gan tas, kā viņa uzdeva jautājumus, gan tas, kā viņa apsēdās, gan tas, ko viņa ģērba. Nu, tas bija atstrādāts tēls no Marilynas Monroe. Un Marilynai Monroe bija savs make-ups, bija sava frizūra, bija savi tēpi. Viņai bija imidžs nostrādāts vienkārši uz 100%. Protams, ir arī citas ikonas, kuras var paņemt no aktrisēm, kas ir tiešām wow, tur foršas un tā tālāk, kurai katrai vairāk patīk, bet man ļoti patīk tās sievietes, kuras ir maksimāli sievišķīgas. Tur Laura pajautāja, Merlinai laikam pirmais dzimšanas datums. Uh, Viņa ir Jā, viennieks. Vai? es tūlīt pārbaudīšu aši, bet, nu, ot, pieņemsim, ja mēs par viņu runājam, ja, tad sanāk, ka viņa ir tā, kura pirmā bija tāda ikona, nu, kā viņa
tu vairs nevari viņu atkārtot. Tas ir number one, principā. Tāpēc es nebrīnos, ka viņai ir um, pirmais cipars. Jā, viņai ir 1. jūnijas. Mhm. 1.06. Jūnijas ir sešnieks, tas ir par skaistumu. Uh, mhm. Nu, lūk, un kas man vēl Merlinā, man ļoti patikās, ka viņa ļoti daudzās lomās piedalījās, un nu, viņa, man liekas, bija viena no tām tā laika pieprasītākajām vispār aktrisēm, un ja mēs tā paskatāmies, tad tas, kāda viņa ir bijusi disciplīna, katrā filmā ieiet, to tēlu, visu to visu, nu, tas ir milzīgs darbs. Nu, tas, ko viņa paveica, es uzskatu, neskatoties uz to, kā cik tur saka, oi, viņa tur, ne, nu, kad nelaimīga un vēl kaut kas tur tāds, jā, to mēs nezinām. Mēs nezinām, kā bija patiesībā. Un vēl ļoti daudz saka, ka viņu vienkārši noņēma no trases. To mēs arī nezinām. Mēs nezinām. Mēs nezinām līdz galam. Pats svarīgākais ir tas, ka mēs varam iedvesmoties un strādāt ar sevi. Tas ir Jā. pats labākais. Mēs paņemam to, kas mums patīk, un sakomplektējam paši sevi. Un katrai tas komplektiņš arī ir super individuāls. Tā kā mēs ejam cauri visiem tiem punktiem, tad mēs uzreiz varam, un te vēl ir tas apakšā, un te vēl ir šis apakšā. Un tiešām, kad mēs darbojamies paši ar sevi, mums nemaz nav īsti laika iedziļināties baigi. Mēs varam tikai tā pacelt acis, iedvesmoties un atkal atgriezties pie sevis pilnveidošanas. Tātad pie enerģijas mēs runājam par balss un runas manierēm, par balss toni, tempu, izteiksmi, skaidra dikcija un apzināta maiguma dziļumu pielietošana, vārdu izvēle un runas kultūra. Tas ir pie enerģijas. Un trešais punkts ir emocionālais iespējas. Tas ir, man liekas, arī tikpat svarīgs kā ķermeņa valoda un balss runas maniere. Tas ir tas, kā cilvēki pēc tam jūtas pēc sadarbības vai tikšanās ar mums. Un parasti šis iespējas, viņš saglabājās 24 stundas. Nu, tas ir parasti, jā, pat tā vienkārši. Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs satiekam kādu konkrētu personu, ietekme no šīs personas uz mums darbojas zemapziņas līmenī. Piemēram, mēs satikām skaistu, iedvesmojošu, pašrealizējušo sievieti, vai nu mēs noskatījāmies filmu, kur ir tāda personība. Mēs neapzināti nākošajā dienā varam izvēlēties uztaisīt frizūru vai make-upu vai kaut ko uzvilkt līdzīgu zemapziņas līmenī, iedvesmojoties no šī cilvēka. Tas ir kaut kāds unikums. Varbūt to tā nevar apzināti saprast, bet ja mēs pievēršam tam uzmanību, tad mēs redzam, ka nenormāli svarīgi ir tas, ar ko mēs komunicējam ikdienā. Un tāpēc mēs pārēsim pie nākamā punkta, kas būs tā kā jau sasaistošais elements. Tā ir tātad tā vide, kuru mēs izvēlamies. Šeit būs nedaudz jau mazāk punktu, jo mēs jau tuvojamies beigām. Potenciāla stiprināšana ir ļoti, ļoti būtiska lieta, tāpēc, ka nav nekad nekāda apstājas punkta. Visu laiku viss kā pateikt, attīstās un progresē, ka mums visu laiku ir jāstrādā pie sava pašvērtējuma. Tāpat ir jāpieskata savs radošums. Tas ir time managements. Tā ir atbalstoša vide.
un tā ir kvalifikācijas iegūšana vai celšana. Un šeit apakšpunktos ir dažādi kursiņi, kā mēs varam, kā teikt, sevi pilnveidot, būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas mūs spēcina. Jo, ja mēs neesam ar tiem cilvēkiem, kas atbalsta mūs, tad tur pazūd mūsu potenciāls, tur pazūd mūsu enerģija. Un tāpēc ir svarīgi šie te apakšpunkti. Es uzreiz atvēršu ceturto. Jā, un ko es vēl gribēju pieminēt pie potenciāla stiprināšanas, kā sievietes līdzsvars arī ir kā atbalstošā vide. Jā, nu, piemēram, kā nav obligāti atbalsts vienmēr jāmeklē ģimenē vai draudzenēs. Jā, neviens nevienam neko nav apsolījis, un tāpēc ir būtiski, kad mēs pašas izvēlamies priekš sevi to labāko, kas mums var potenciāli spēcināt un atvērt. Jo ir tā, ka ļoti bieži dzirdu, kad meitenes uzsāk vairāk būt aktīvākas blogā, vai arī, pieņemsim, uzsāk kādu jaunu projektu, vai mācības, vai vēl kaut ko sevi pilnveido, tad visi pārējie, kas mums ir apkārt, viņi paliek uz pauzes, un mēs nedabonam tās reakcijas, ko mēs tā kā gribētu dabūt. Pieņemsim tur uzslavu par to, o, kā tu malacīte, ja, ka tu tur strādā, jo citiem nevienmēr ir saprotama tā, kāpēc tu gribi mainīties. Un kamēr viņi pierod ar šo vispār domu, viņi var būt par šo neizpratnē. Bet tas ir tikai laika jautājums, jo līdz ko jūs nostiprināsiet ticību sev tam, ka jūs ejat savā virzienā, kur jūs izvēlējāties, visiem pārējiem nekas cits neatliks, kā pateikt, ok, labi, jā. Nu, viņiem nekas cits neatliks. Līdz ar to katram ir visas tiesības uz savu viedokli. Ja kāds arī, pieņemsim, izsakās negatīvi par to, ko jūs uztverat par savu jauno vērtību, tas nozīmē to, ka vienkārši jūsu vērtības šobrīd nesakrīt, vai arī viņš nesaprot to, kāda vērtība priekš tevīm tā ir. Nav nekādu vēl rezultātu, vai nav nekādu pierādījumu tev, vai nav vēl tas, ka cilvēks redz, ka tas jūs padara laimīgu. Jo pa lielam mēs priecājamies, kad mēs redzam, ka citiem sanāk, ka mēs redzam, ka viņš to ir varējis, jo tā mēs iedvesmojamies. Un visbeidzot, tad, kad mēs esam izgājuši posmu numur 1, numur 2 un numur 3, mēs nonākam pie realizācijas. Un pie realizācijas mēs mākam parādīt sevi, bet to parādīt sevi mēs varam jau pa bišķiņam. Pat visām tām detaļām, ko mēs izzinājām iepriekš, tā arī ir daļa par sevis parādīšanu. Vai nu tas ir draugu lokā, vai nu kolektīva lokā, vai nu tāpat online vidē, vispār apkārtējā vidē, kur mēs sevi parādām. Iepriekšējās visas lietas ir tās vesels tāds lietu kopums. Un pie realizācijas, lai mēs varētu sevi realizēt, ja mēs sevi neparādām, nu kā tad mēs varam sevi realizēt? Un vispār, lai mēs šajā pasaulē nopelnītu naudu, mēs viņu varam nopelnīt tikai tā, kad mēs dalāmies ar savu enerģiju. Savādāk nekā. Un pieņemsim, kad mēs runājam par to, kad ir sievietes, kuras nestrādā, bet kuras ir, pieņemsim, mājās pieskata bērnus. Vai nu viņām ir bērni, vai nu viņām nav bērni. Viņas dalās ar savu enerģiju. Un sievietes enerģija, tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti vērtīgs. Bet to īsto vērtību var saprast tikai katra pati par sevi. Tad, kad viņa apzina to, kas viņa ir. Un pie realizācijas ļoti svarīgi ir veidot saikni ar cilvēkiem. Nodot savu domu, savu vīziju un dalīties savā pieredzē, palīdzēt citiem cilvēkiem.
un par to mēs saņemam arī atalgojumu. Nu, tāds ir mans rezumē par potenciālu atvēršanu. Izejot cauri visiem šiem punktiem, jūs varat veikt pierakstus, sarakstīt, savilkt paralēles, ko jūs vēlaties mainīt, kā jūs gribētu. Tad jūs redzat, cik daudz enerģijas, laika, resursu jums ir nepieciešams. Jo vienā dienā pārmaiņas, protams, ka nenotiek, tās notiek pa solītim mazam uz priekšu. Un arī šajā nedēļā mums bija tēma par lapiņu tehniku, par time managementu. Un es domāju, ka šeit arī jūs varat papildināt lapiņu tehniku un izrakstīt tās lietas, ar ko jūs vēlaties pastrādāt, un tālāk novadīt uz realizāciju. Lai jums viss izdodas, visi man labākie vēlējumi. Elīna, padalies, kā tev patikās? Ir ļoti daudz arī insighti, nu, pēc visas šīs arī schēmas, jo vat tiešām man, nu, kā tu pareizi teici, ka viss mums ir iekšā, vienkārši jāsaprot, kas tu esi, jā, vat tā identitātes noteikšana, un kad tu reāli visu saraksti, tu kā pa jaunam iemīlēs sevi, vat tu redzēsi, vat, Jā. jā, vat tieši vat sevi, kas es esmu, vat, kas es šobrīd esmu, kur ir mans fokus, un tu domā, brīn, jā, es esmu vat tāda personība, jā, piemēram, un to tā iemīlēs, un tu, jā, es gribu to translēt arī, nu, pasaulē. Jā, un arī, kā tu saki, ir imidžs, pie kura ir jāstrādā. Dažreiz tu par viņu vispār aizmirsti, ka vispār ir tāds, Mhm. ka tas ir, nu, svarīgi ir tas, un tur kā, jā, divi ķermenis un enerģija. Un tas iespējas. Jā. Iespējas pirmais, tas ir, nu, protams, kā izskats, jā, kā tur cilvēks veido to vot, tēlu, ar ko asociējās tas cilvēks, jā, un arī, vot, pēc tam ir tā enerģija, vot, tas iespējas pēc cilvēka, kad tu ar viņu parunā, vot, tas arī, jā, ir ļoti svarīgi, un es jā, pierakstīju visu, vienkārši man tam jāiziet cauri, kur ir vot, par imidžu, jā, par arī identitātes noteikšana. Es varbūt arī pierakstīšu par nu, vēl dažām vērtībām, un arī iziešu cauri visai tai schēmai. Mhm. Ļoti, jā, Mhm. nu, vērtīgi, un man arī patīk tā struktūra, schēma struktūra, ka man ir skaidrs, ka Super. pa punktiem visu varu sarakstīt. So. Jā, super. Mhm. Nu, forši. Man pašai arī ļoti patika. Es domāju, ka es turpmāk arī tā jums salikšu visu maksimāli strukturēti, jo tas tiešām palīdz vairāk vizuāli pārskatīt tos galvenos punktus. Un ierakstu mēs saglabājam, tagad nospiedīšu stop.